Nu, čau! 16. tēma jau ir klāt, un tēmas nosaukums ir Tev ir miljons, un ko tu ar viņu šodien darīsi? Nu, tā ir Nu, interesanti. ko tu darīsi? Es ierunāšu refleksijā un neklausīšos tavu refleksiju, lai mums būtu pārsteigums. Ak, dieni, tu jau zinās tāpatās. Es Bet aptuveni nojaušu, jā. Mm. doma īstenībā ir pavisam vienkārša. Pirms mēs ķeramies klāt pie kaut kādām finansiālām tēmām, ģimenes budžetiem, visu kaut ko pārējo, jāsāk ir ar šo elementāro jautājumu, jo kurš gan negribētu dabūt lieku miljonu, vai ne? Bet tas likums saistībā ar naudu ir tāds, ka tev tas miljons varētu arī atnākt dažādos veidos. Iespējams, ka viņš atnāks tur mantojumā, iespējams, viņu dabūt kaut kādā loterijā, kurā vispirms, protams, ir jāpiedalās, lai laimētu. Jā. Tā nav loterija, kas ir internetā, jā, e-pastos, kur tu laimē nepiedaloties. Jā, visi krāpnieki un tā tālāk. Bet ideja ir tāda. Tev ir miljons, tu viņus dabūjis godīgā ceļā, godīgā veidā, laimēs vienalga kā, nodokļi samaksāti, un tev viņš ir. Ko tu ar viņu darīsi? Un šī te pieredze palīdzēs arī partnerim saprast, kas tad notiek tavā galvā, jo tu noteikti pastāstīsi kaut kādu savu sapnīti. Ja? Standartā visi grib ceļot, grib braukt, grib uz darbu neiet un tā un tā un tā. Bet īstenībā jau, kaut vai paskatoties tā, ja tev ir miljons un tu negribi iet uz darbu, tu pēc tam vienkārši degradēsies. Tu tikai tērēsi naudu vietā, tu viņu netaisīsi, jā. Un darbs savā ziņā iedod disciplīnu. Bet, jā, labi, jā, refleksijas, jā. Bet ko tu dari ar miljonu? Kā tu viņu tērēsi, vai tu viņu ieguldīsi? Un tā. Nu, tas viss iedos superīgu ieskatu tava partnera domāšanā. Un šeit nav jāuztraucās, mīļie, par to, kā man tagad atbildēt savam partnerim par šo, ko viņš gribētu tagad dzirdēt, un tā. Nē, šito arī pilnīgi nost. Šobrīd tava situācija vienalga, tu esi partnere vai partneris. Šobrīd uz doto brīdi tev ir kāds darbs, vai tev ir kāda nodarbošanās, tev ir kaut kāda, tieši šī brīdī, kāda ir arī finansiālā situācija un stāvoklis, ja? Un to hopiņā paziņo, reku tev ir, lūdzu, ņem. Un ko tu darīsi? Ko tu darīsi? Un ļoti forši, ka viņš man izsita, tad cilvēciņi, mēs cīmojos, jā, viss kārtībā. Un, jā, nedomā par to, ko tu augas pabildīti forši. Tu līdz pabeigšu domu, tu pabeigsi, un tu pat jau turpinās. Tātad nedomājam par to, ko otrs gribētu dzirdēt un tam līdzīgi, vai cik ir ērti, neērti pateikt to, kā tu reāli domā, ko darīt ar šo miljonu. Tikai un vienīgi tu, nevis tavi vecāki, nevis tevis draugi, paziņas, tur skolotāji, pilnīgi neviens cits, tikai un vienīgi tu. Un šo atklājot viens otram, tiešām jūs ieraudzīsiet interesantu to domu gājienu un arī redzējumu, tas ļoti pēc tam noderēs tēmās par finansēm, kurām mēs jau tuvojamies straujiem soļiem un ģimenes budžetam un tā tālāk. Jā, kas tas pa bildi, ko tu rādīji? Šie ir 2 miljoni eiro. Tā gan ir tikai kartiņa, bet man ļoti patīk šī doma. Tā ir, tā kā saka, dāvanu aploksnīte precīzāk, ja, kur var ielikt naudiņu iekšā, bet, man ļoti patīk viņas noformējums un 2 miljoni eiro. Lūdzu, reku tev 2 miljoni eiro, ko tu ar viņiem darīsi? Tā kā šajā reizē diezgan īsi, vienkārši mēs neizplūdīsim, kas kur kā, jo tas nebūtu, manuprāt, arī mūsuprāt godīgi, ka mēs tad pateiktu visus variantus, ko ar viņu īstenībā varētu darīt, jā. Lai tas pagaidām paliek tā starp jums un mums, mēs savās refleksijās padalīsimies individuāli, bet viens otra refleksijās, ne refleksijas pirms tam, atkarībā kurš pirmais no mums ierunās, neklausīsimies, bet tīri. Mums pat ir forša situācija, ka mēs atkal neesam mājās kopā. Esmu kaut kur projām arī. Un tas man pašai ir interesanti, kas tur beigās sanāks. Jā. Gan par Andris daudz ko jau zinu, viņš jau daudz reizes teicis, kā viņš to miljonu būtu izmantojis dzīvē, bet kas tā lai zina, kas tur vēl atskaņojās. Tā kā, un iemantos ir kolosālu redzējumu, kas mums palīdzēs tālāk. Jā, varbūt arī pie tā miljona nonākt agri vai vēlu. Un Jo mēs galvenais ir tā.
Jā, galvenais ir jābūt domai un sapratnē, ko tu ar viņu darīsi. Ja nu tev gadās dzīvē šīs miljonus, uzreiz tev ir jāsaprot, ko tu ar viņu darīsi. Jo liela daļa tie, kas viņu pēkšņi dabū, viņi nezina, ko viņi ar viņu darīs, un viņi tā arī pazaudē. Un nevajag noteikti no šīs summas baidīties, jo var arī būt kādam trauksme. Bet katrā ziņā, ja trauksme parādās, šobrīd iedomājies, vai tev tikko paziņoja, piefiksējiet visas sajūtas, kas iet cauri brīdī, kamēr jūs arī domājat, uz ko tu ar viņu darīsi. Jo iespējams, ka iekšā kaut kādas sajūtiņas būs, un viņas ir ārkārtīgi vērtīgas. Piefiksējiet to, kā jūs jūtaties tajā brīdī. Drosminieki, kas vēlās, mēs būsim arī pateicīgi. Tas būs ļoti interesanti, ja jūs padalīsieties savās refleksijās arī ar mums. Bet, ja negribat, un tas ir ļoti tāds jūsu tikai individuāla darīšana, lūdzu paturiet pie sevis viss kārtībā. Bet tas varētu noderēt. Te visi paskatieties, cik daudz ir mums tomēr dalībnieku, un ja katrs kaut kādu versiju padalīsies, kur viņš izmantos to un kā izmantos, tas ļoti arī palīdzētu arī kopējam laukam, kas mēs šeit esam arī pie šīm finanšu tēmām, kurām mēs drīz arī ķersimies klāt. Tā kā, mīļie, lai skaista saruna, ja, un pašrefleksija pašiem priekš sevis, un mēs tiekamies jau nākošajā tēmā.